Ņemot vērā Krievijas Federācijas stratēģisko mācību Zapad 2025 iespējamos scenārijus, kas ļoti tiešā veidā apdraud Baltijas drošību, tad turpinām analizēt to, kam Latvijas bruņotajiem spēkiem un NATO būtu jābūt gataviem. Iepriekšējā taisnības video analizējām to, kā Krievijas Federācija varētu izspēlēt eskalācijas izraisīšanu ar kodolieročiem, bet tagad pievērsīsimies scenārijiem attiecībā uz hibrīdu operāciju pierobežā. Aprīlī masu mēdījos tika publicēta informācija par Pakistānas premjerministra viesošanos Baltkrievijā, kā rezultātā esot parakstīts militārās sadarbības līgums, kā arī citi sadarbības līgumi. Zīmīgākais no šīs tikšanās ir Lukašenko paziņojums, ka Baltkrievija varētu uzņemt 150 000 pakistāniešu, lai mazinātu augošo darba spēku trūkumu valstī. В ближайшее время в Пакистан будут направлены специалисты разных отраслей, тех отраслей, которых мы попросим, и руководство Пакистана помогут нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы. Esot iegūtas izlūkošanas pazīmes, ka tiekot gatavota ievērojami vērienīga hibrīda iebrukuma operācija, kuras īstenošanai atkal izmantos imigrantu sakoncentrēšanu pierobežas teritorijā. Jāuzsver, ka šajā gadījumā operācijai būs hibrīda iebrukuma raksturs un tā būtiski pārsniegs savā mērogā un sekās visas iepriekšējās ar migrantiem saistītās operācijas. Sagatavošana atšķiras ar augstu stratēģiskās plānošanas līmeni un sekām, kam būs tālajošs efekts. Sagatavošanās process norit augstākā līmeņa konspirācijas apstākļos. Plāna būtība. Pakistāniešu darba roku ieviešana tik tiešām notiks, kas arī kalpos kā piesega operācija. Tās mērķis sagādāt leģendu iebraucošiem kopā ar Pakistānas zemniekiem, kaujiniekiem no Afganistānas, mazākā apmērā no Sīrijas, Lībijas un citām Āfrikas valstīm. Šīs personas būs izgājušas speciālās militārās mācības kursus un tām būs partizānu kara pieredze. Šīm personām būs pieredze ilgstoši atrasties un pārvietoties šķēršļotā apvidū, kā arī būs iemaņas izdzīvot smagos apstākļos un veikt speciālās militārās operācijas. Iegūtā informācija norāda uz ciešu koordināciju starp Krievijas privātajām militārajām kompānijām un Baltkrievijas struktūrām, kas nodrošina un organizē kanālus, kā no Āfrikas pārsviest kaujiniekus. Ja aprakstītā operācija taps īstenota, kā tas varētu izpausties Latvijas gadījumā? Pirmkārt jau būs nepieciešamība robežas sekšanas operācijā iesaistīt visu NBS, kas iekļauj arī zemesardzi. Saprotams, ka iesauktos valsts aizsardzības dienas karavīrus tur nesūtīs, taču profesionālo personālu gan. Cik nu viņa mums ir? Klātbūtnei būs jābūt pastāvīgai, līdz ar to jānodrošina rotācija un izvietojums. Gandrīz droši, ka būs nepieciešams šaujamieroču pielietošana, kas saistīta ar daudziem riskiem. Var droši apgalvot, ka notiks provocēšana, lai robežas aizstāvi pielietotu šaujamieroči pa kaimiņu valsts teritoriju un vēlams ciestu tās puses militāra personas. Uzreiz radīsies precedents, pielietot pat smagāku bruņojumu no robežas otras puses pret NBS. Vienlaicīgi kaimiņu valstu regulāro spēku iebrukums un robežas šķērsošana nenotiks, bet robeža pārvērtīsies par nosacītu frontes līniju, kurā darbības intensitāti noteiks agresors. Militārā spēka aktivizācija ir tikai viens draudēšanas elements. Ja ir pieņemts lēmums īstenot hibrīdās operācijas pret Lietuvas Latvijas teritoriju, tad jau tas darbojas ar dubultu efektu. Kā redzam, tad spriedze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tiek saglabāta un pat aktivizēta. Vai spriedze taps pārvērsta krīzē militāro mācību laikā, mēs šobrīd nezinām, taču Kremļa agresīvā politiskā retorika pēc administrācijas maiņas ASV pieaug. А Латвия свалилась в какую-то нацистскую вонючую выгребную яму. Turklāt karš Ukrainā ar Kremļa svētību pāriet atklātā karā pret civiliedzīvotājiem, ar mērķi tādā veidā ietekmēt sabiedrības noskaņojumu, īstenot Ukrainas pakļaušanu. Hibrīdās operācijas pret Baltijas valstīm arī var tapt plānotas sabiedriskās domas ietekmēšanai, motivācijas došanai piektajai kolonnai. Мы антифашисты, русские! Мы русские! Мы не боимся никого и никогда, понятно? Что вы будете делать? Вот, а вы посмотрите. Вы это увидите своими глазами. Secinājumi.
Nav noslēpums, ka Krievijas bruņotie spēki un arī speciālie dienesti ir adoptējuši tā dēvēto Gerasimovu doktrīnu, kas paredz visa veida darbību, lai sagrautu pretinieku. Tas iekļauj visu politisko manipulāciju, kiberuzbrukumus, kriminālo darbību, terorismu, diversijas un citas graujošas darbības, tādējādi sakaujot pretinieku, kas konvencionālajās militārajās spējās pārspēja Krieviju. Atceramies, ka rakstījām par Baltkrievijas opozīcijas iegūto informāciju, kas norādīja, ka Baltkrievijas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvalde meklē kandidātus kriminālajā vidē, kas varētu īstenot Eiropas Savienības teritorijā kriminālus uzbrukums noteiktām personām, infrastruktūrai. Ziņas, kas minētas iepriekš, satur visas pazīmes, ka šādas darbības jau sāktas īstenot praksē. Tas atbilst arī pašreizējai Kremļa politikai, kas kļūsi drosmīgi agresīva pēc Trumpa administrācijas stāšanās amatā un tās neveiktajiem pasākumiem kara Ukrainā apturēšanai.